gada labākie vārtu guvēji Čempionu līgā ir Marata un Heilands pa 5 vārtiem. Godpilno otro vietu ieņem Keins un Haalands. Nu tad par šiem diviem onkuļiem mēs turpmāk arī parunāsim. Aiziet! Tas, ka viņi patreiz ir iestuši tikai 4 vārtus, es domāju, ka tas ir sīkums, savu viņi pilnīgi noteikti vēl paņems. Un vangoju, ka arī viņi varētu kļūt par labākiem vārtu guvējiem tieši šajā Čempionu līgā. Kādam liekas, ka Haalands kļūs par labāko, vēl jau vairāk, ka viņš jau ir apsteidzis Cristiano Ronaldo 23. kalendārajā gadā. Tiesa gan tas vēl nebūtu nenozīmē, ka viņš apsteigs Harry Keinu. Tā nu pamēģināsim padiskutēt, kurš no šiem diviem talantiem sasitīs vairāk golus. Tā, nu mēģināsim tad padiskutēt, kurš tad no šiem te diviem talantiem, vai nu Harry Keins, vai nu Haalands, sasitīs vairāk golus. Viņi abi spēlē top klubos, un kurš no viņiem šogad tiks tālāk Čempionu līgā, nav zināms. Abiem pastāv liela iespēja uzvarēt arī savu čempionātu. Viņš patreiz atrodas ļoti labā formā. 23. 24. gada sezonā tagad ir Čempionu līgā viņam 4 spēles un 4 vārti. Bundeslīgā 10 spēles un 15 vārti. Salīdzinājumam, ka diviem labākajiem vārtu guvējiem Bundeslīgā pagājušajā gadā Nkunku 25 spēles, 16 vārti un Fjulkruks 28 spēles, 16 vārti. Un reiķināties vēl ar to, ka viņš vēl nebija ar komandu pirmssezonas treniņos. Atbrauca un uzreiz ķērās klāt pie lietas. Pirmais par Haalandu. Viņa vārtu guvumi nav atkarīgi no citiem apstākļiem. Kad satraumējas De Bruyne, tad visi teica, ka norvēģu supertalanta statistika sabojāsies, bet nekā. Patreiz viņa statistika ir gandrīz pa golam katrā spēlē. 23. 24. gada sezonā 17 spēles un tie ir 15 vārti. Haalands ir labākais vārtu guvējs APL un viens no labākajiem Čempionu līgā. Kad tikko viņu sāk lamāt par to, ka nav vārtus pret Newcastle, viņš nākamajā kārtā ieliek trīnieku Fulhamam. Neielika Arsenalam? Labi, ieliksim 2 Manchester United. 2 spēles Čempionu līgā bez vārtiem? Ok, ņemat pa 2 vārtiem nākamajās 2 spēlēs. Viņam ir pie pakaļas uz to, kas un ko runā par viņu. Viņš vienkārši ņem un gūst vārtus. Šogad Bavārija, principā Vācijā ir tikai viens konkurents, kas ir Leverkusenas Bayern. Ja? Tajā laikā, kad Anglijas Premjerlīgā konkurence ir manāmi sīvāka. Cik konkurētspējīgi ir pārējie Bundeslīgas klubi? Parādīja pēdējā kārta. Dortmundes Borussia pret Bavāriju 0-4. Keins ielika 3. Pagājušajā gadā briesmīgajā Tottenhamā Harijs pat 38 spēlēs ielika 30 golus. Šogad, ja Harij turpinās tādā pašā tempā, viņš var pat 50 iesist. Otrais plus Haalandam ir tāds, kad viņš visu laiku progresē. Nu, paskatoties paši, no Norvēģijas viņš pārnāca uz Austrijas Bundeslīgu, tad uz Vācijas Bundeslīgu un visbeidzot uz Angliju. Pat pārbraucot uz labāko līgu pasaulē, par spīti visām prognozēm, viņš vienkārši pārbrauca viņai pāri. Un šajā sezonā viņš turpina progresēt. Spēle kļūsi dažādāka. Ja agrāk viņš sita iekšā pēdējā pieskārienā ar kāju, tad tagad ir gan vārti ar galviņu, gan tālšāvienu ārpus soda laukuma, kā ar Brightonu un Young Boys. Variantu, kā iesist, viņam tagad ir daudz vairāk. Trešais iemesls – Bavārijas spēle vienmēr ir izveidota uz rezultatīvu uzbrucēju. Vēsturiski uzbrucēji Bavārijai ir bijuši ļoti jaudīgi. Piemēram, Levandovskis, kurš pat ir bijis viens no pretendentiem uz zelta bumbu. Patreizējā Bavārija ir spēcīgi flangi. Keins sit iekšā no Sanē, Deivisa piespēlēm.
ir arī ļoti labi puiši, kas var iespēlēt centrā. Kimins, Musiala, visa komanda spēlē uz Keinu. Viss ļoti vienkārši. Bundeslīgā ir 34 kārtas, Anglijas Premjerlīgā 38 kārtas. Cipari visu izsaka paši par sevi. Tad vēl ir kauss, un var sanākt, ka Haalands sezonā nospēlē par 10 spēlēm vairāk nekā Keins. Top uzbrucējiem, kurš iesit gandrīz katrā spēlē, tas ir ļoti daudz. Plus Haalands, domāju, ļoti grib nākamgad tikt pie zelta bumbas. Ar 52 gūtajiem vārtiem pagājušajā gadā pietrūka, tāpēc šo jautājumu viņš grib atrisināt uz visiem laikiem, domāju. Vārtu sadalījums Pepa komandā ir ļoti vienkāršs. Tur ir kam sīst arī bez paša Haalanda. Par galveno var kļūt Alvarez, parādās Duku, daudz kas jāpierāda tam pašam Grilišam. Tad gaidām arī, kad atgriezīsies tas pats De Bruyne. Pretendentu uz 10+ vārtiem ir gana. Haalandu Peps taupa un nomaina bieži pat tad, ja tas sit iekšā un spēle iet no rokas. Keinam tādā ziņā slepkavas sindroms ir daudz labāk attīstīts. Tur kā ir, tā ir. Haalanda tīms ir uz viļņa. Pēc daudzu svarīgu spēlētāju aiziešanas, Gundogans un Mareza, un tad De Bruyne trauma, daudzi sāka runāt par City iespējamo krīzi. Bet City priekšlaicīgi izgājuši Čempionlīgas play-offiem un ir starp vadošajiem APL. Haalanda partneri nav konkurenti par vārtu guvumiem. Viņi vairāk ir kā sagādnieki. 6 piespēles ir Doku, Alvarez un Rodri 5, Fodens 4. Plus Peps liek uz Haalanda likmi un visu laiku viņu uzslavē. Haalands sitīs vārtus visu savu dzīvi. Viņš ir ļoti bīstams. Super motivācija. Tas, ka Keinam nav trofeju, ir ļoti netaisnīgi, būsim godīgi. Bet ko var gribēt spēlējot Tottenhamā? Tagad it kā tika komandā, kas ir kā mašīna uz titulu iegūšanu. Tā uzreiz pirmo finālu zaudēja. Bavārija Leipciga 0-3. Keinam jau ir 30, laika paliek arvien mazāk. Būsim godīgi, Bavārijai motivācijas ir vairāk nekā trebla īpašniekam City. Bavārijas problēmas. Tuhelu kritizē un, starp citu, pareizi dara. Bundeslīgā viņam nav dominances. Minhenē patreiz ir otriem. Periodiski parādās problēmās gan ar Bayeru, Leipcigu. Čempionlīgā abas spēles ar Galatasaray izskatījās ļoti nepārliecinoši. Kausā zaudēja klubam no 3. līgas. Tuhela vadībā uzvarēja vienu spēli play-offā no 6. Spēlētājs sūdzās par treneri. Treneris spēlētājiem. Visu sezonu tik toksiskā kolektīvā izvilkt nav iespējams pat Keinam. Rezumējot visu, man tomēr šķiet, ka Haalands patreiz kļūs par futbola uzbrucēju zvaigzni numur 1 patreiz futbolā uz pāris gadiem uz priekšu. Keins 1 vai 2 gadus vēl pacīnīsies ar viņu par šo titulu, ja? Bet ar to laikam būs arī viss. Tomēr gadi dara savu. Kā tev šķiet, kā izvērtīsies šī cīņa par labāko uzbrucēju Čempionlīgā, kurš sasitīs visvairāk? Šis bija īsumā par Harry Keinu un Haalandu. Paraksties, uzspied like un tiekamies nākamajos video. Paldies tev! Čau!